Šodien esmu diezgan interesantā objektā. Tātad šis ir tas objekts, kurš ļoti ilgu laiku stāvēja iekonservēts, kamēr tika pieņemts lēmums šeit izbūvēt dzīvokļus. Tātad mums ir savs balkoniņš, sava ieeja, attiecīgi televizors šeit tiks uzstādīts. Tas būs jau iekļauts. Tad ir tāds mazs galdiņš, virtuves zona. Attiecīgi mums ir nodalīta guļamistaba. Mums ir ļoti tāda plata gulta, ļoti komfortabli. Un attiecīgi mums ir šeit sanmezgls. Tātad dušas kabīne, pods, viss tā forši ap plauktiņiem. Apsildāmās grīdas. Attiecīgi šeit pie guļamistabas arī jums parādīšu, ir šāds te skapis ar apgaismojumu. Jau ir nokomplektēts ar veļas mašīnu, liels boilers. Attiecīgi šeit iebūvētās mums ir arī leduskapis ar saldētavu. Tātad pilns virtuves komplekts ar trauku mazgājamo mašīnu un vēl tāds liels skapis. Centrālais kondicionieris. Būtībā šis ir tas variants ready to move, kad jūs nopērkat avio biļeti un brauciet šeit. Viss jau būs gatavs. Cena 160 000, pludmale 350–400 metri. Pludmale mums Torrevieja šeit būs Los Locos. Tā kā ļoti interesants variants. Kopā bija 6 šādi te dzīvoklīši. Šis ir palicis pēdējais, bija vēl viens. Viņu šodien jau rezervēju. Šis ir pēdējais pa šādu cenu. Nekas nav jāgaida, jūs saņemat jaunbūvi šodien. Ko var Torrevieja no jaunbūves nopirkt pa 160 000? Šeit gan jāsaka, ka gandrīz no jaunbūves, jo šī ēka tika būvēta 2008. gadā un bija iekonservēta. Līdz ar to šī ir jaunbūve, tikai šīs sienas, šī telpa stāvēja tukšu kādu laiku. Tātad mums ir ieejas grupa, pilnībā aprīkota virtuve ar trauku mašīnu. Šeit tiks novietots televizors, kurš pagaidām vēl nav uzstādīts. Ļoti liela gulta. Sanmezgls. Ar dušas kabīni. Pods. Higiēniskā duša. Smuki viss ir uztaisīts. Apsildāmās grīdas. Viss ar mēbelēm. Skaisti aprīkots. Šādu te lielu skapi. Un no iebūvējumās tehnikas gan ir trauku mašīna, gan veļas mašīna, boilers, leduskapis. Tā kā jums ne par ko nav jāuztraucās. Jūs iegādājaties šādu te dzīvokli un uz terases saulītē baudat jau kafiju savā personīgā apartamentā. Atkārtošu vēlreiz, cena 160 000. Šajā kompleksā arī ir koplietošanas baseins
Tā kā arī baseins ir koplietošanas, bet galvenais, kad viņš ir. Ja jums šis piedāvājums ir iepaticies, jo viņš ir palicis pēdējais, ieteiktu reaģēt ļoti, ļoti ātri.